Tas ir jaunais Maskavas priekšpilsētas standarts. Vairākas mājas kopā vienā pagalmā, un tur ir pilns ar dzīvokļiem, un mums tie ir jāpārdod. Pirmā māja jau praktiski ir pārdota. Armands ir monstrs. Pagad nopietni, ja viņš seju atpazīst, tad viņš attaisa durvis? Jā, viņš atpazīst seju, sanāk nofokusē. Nu ko, dāmas un kungi, šobrīd mēs esam mūsu birojā, Tribus aģentūras centrā. Mēs dosimies uz Maskavas priekšpilsētu. Ir ko jums tur parādīt. Vairākas mājas kopā vienā pagalmā, un tur ir pilns ar dzīvokļiem, un mums tie ir jāpārdod. Tas nav vienkārši uzdevums, ņemot vērā lokāciju, bet mēs esam to uzņēmušies. Es nebraukšu viens, ar mani brauks Armands. Dosimies, kā dziedāja grupa Astronauti uz daļu Rīgas līdz galam nepazītas. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģītas, līdz galam nepazītas. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, Mēs esam, Armand? Maskavas 85. Mums attīstītāji uzticēja pārdošanas šim jaunajam projektam, renovētajam. Bet viņi tā renovē, ka, man liekas, te nekas nepaliek vecs. Viss jauns. Ārējās sienas paliek. Jā, iesim skatīties. Pirmā māja jau praktiski ir pārdota. Armands ir monstrs. Cik pārkingu ir apsties, kāds placis te ir? Kopā mums ir 18 pārkingi un 3 garāžas. Garāžas visas, protams, jau ir nopirktas. Kāds gaišs dzīvoklis. Divnieks. Divnieks. Uz abām pusēm. Ar 2 izolētām istabām. Šis ir pēdējais dzīvoklis, kas ir tādu plānojumu 3. stāvā. Visi pārējie ir aizgājuši projām jau. Šeit ir ļoti daudz feature. Kamera? Arī. Pie vārtu? Kad pie tevis atnāk, tu redzi, kas atnāc, ja? Un arī var no caur telefonu aplikāciju pieslēgties un paskatīties, kas tev ir zvanījis, kurjers vai kā. Un arī Kad tu esi attālināti, ja? un attaisīt durvis attālināti. Pirmās, otrās var uztaisīt bildi. Bet es uzreiz pamanu gaišo vanstabu. Santehnika daudzi savās mājās neliek tādu santehniku taisot remontu, kā ir ielikta šeit Hans Grohe, Geberits, Durevits, sifons ir metāla un duškabīna arī no Ķīnijas, bet poļu raudas. Zemais traps ar hidroizolāciju kā privātmājā, kondensāta gāzes katls un par mitrumu, ja mēs runājam, tad mitruma nekāda nebūs. Ventilators, elektriskais dzīvi žāvētājs plus radiators. Un loks. Un vēl loks, jā, līdz ar to. Ja mēs runājam par kaut kādām citām mūsdienu tehnoloģijām, tad arī var pielikt speciāli tādu dačiku un regulēt no telefona. Apkuri. Ūdeni, visu, ko vēlamies. Okay. Kas vēl šeit ir interesanti? Šeit ir durvis, par kurām daudzi pat nenojauš. Mums durvis ir bez mēlītām, durvis ir bez magnētām. Lai nav tā, ka bieži vien ir šī vieta tieši no durvju mēlītes. Viņa ar laiku visu nobežas, tiek apbružēta, bet šeit uz magnēta. Tomēr viss ir pārdomāts. Forši? Koks. Nav tev 10 kvadrātmetru guļamistaba, ja? Nav 10 kvadrātmetru guļamistaba noteikti, un te var izdomāt vispār viņu sadalīt pa zonām. Šeit uztaisīt skapi. Vai darba zonu, ja? Atliek tikai durvis ielikt. Šeit var pielikt skaistumu stūrī, tad tajā stūrī var ielikt darba galdu. Šeit lielo televizoru. Lielu logi. Skaties, tramvajas brauc garām? Iepriekš bija pabraucis. Var dzirdēt, nevar kā te. Jūs jau esat neskaitāmas reizes pārbaudījuši. Tas ir viena no lielākajām bažām vispār, kas ir šeit un jebkurā mājā, kas atrodas pie tramvajas sliedēm, bet, kā es saku cilvēkiem, ja tu dzīvo Barona ielā vai Miera ielā, tad tā ir romantika, bet, ja tas ir Maskavas iela, tad tas ir apgrūtinājums, tāpēc ir jāpadomā, vai tu esi gatavs dzīvot centrā. Jei, šitas ir labs dzīvoklis. Ir augstāk pieejams tāds, jo augstāk būtu kruta, augstāk būtu labāks. Jā. Šitais būs cīns. After you. Hell yeah! Plus, ko mēs piedāvājam šajā projektā, noteikti ir tas, ka
Mēs pat draudzīgu cenu, bez nekādas peļņas pateicu no piegādātāja varam organizēt virtuvi, atbilstoši tavām krāsām, ar normālu tehniku pa 4,5 tūkstoši. Šiem dzīvokļiem ir tā, ka cilvēki, kas ir nākuši pašā sākumā, kad piedāvājums ir parādījies, tad viņi saka, mums ir jāpadomā, bet tad, kad viņi atnāk, tad viņiem ir tikai 2 varianti no kā padomāt. Šitais vai tas dzīvoklis, Un tad viņiem ir jāņem vai viens vai otrs, jo par šo laiku nekas labāks nav parādījies. Nekā labāka nav, jā. Ja paskatīties kvadrātmetru cenu un apdares materiālus, tad vidēji pa 1,800–1,900 eiro kvadrātmetrā renovētā ēkā tu neko neesi. Mūsu attīstītājs savu mājas darbu ir izpildījis. Tur kvalitāte ir tiešām augsta. Un klienti atbrauc, apskatās, aizbrauc, pēc tam vēlreiz brauc pārliecināties. Saprot vienkārši, ka nekā labāka uzbūvēta šobrīd nav par to cenu. Pagad, tu nopietni, ja viņš seju atpazīst, tad viņš attaisa durvis? Jā, viņš atpazīst seju, sanāk nofokusē. Tā kā es šeit nedzīvoju, tad es Un autorizēja. Ej, Caur video domofonu varēs ieprogrammēt tā, ka... Māklērs tiek visos dzīvokļos. Bet man ir čips, līdz ar to es tikko autorizējos un es varētu tikt iekšā. Tas ir labs. Bet šitam jābūt sen jau visiem. Jā, bet... Man skaidrs, kā tikai šitāds ir. Citur nav. Kāpēc visi tādu neliek? Jo tas ir dārgi. Tas foršs jau pagalms neaizsēdzās tāds uzreiz... Cik šeit ir kamera? Šeit ir sanāk tā, ka kamera ir uz Maskavas ielu, kamera ir kāpiņu telpa. Šeit ir kamera augšā, kur iebrauc mašīnas, ja nu kāds kaut ko apskrāpē jaunu, tad visi zinās, kas to izdarīja. 2 kameras ir tur. Un iespējams pastāvēs arī iespēja, ka varēs no video domofona pieslēgties visām kamerām. Līdz ar to tev ir realitātes šovs. Saistībā ar kaut kādu veco kontingentu, kurš tāpat tur mainās, un to noteikti atsver slēgtā teritorija, stāvvietas, video novērošanas un vieglā loģistika, ka tu vari izbraukt gan uz krastielu, gan izbraukt uz centru, gan parki. Tas viss nepazudīs, un tas viss tikai uzlabosies tur. Cik šitais dzīvoklis maksās? Šis dzīvoklis vispār maksā, tā kā tas ir pirmais stāvs, bet tev priekšā ir tāda tā kā zaļā zona, līdz ar to tev Pie logiem neiet, jā. Plus tas ir iekšpadoms. Viņš maksā kaut kur ap 85 000. 85 000 dzīvnieks, ejam pasīties Un istabas. visur ir siltās grīdas šeit. Un šeit sanāk ir tā, ka vieta grāmatu plauktam, šis viss ir pilnībā apmests. Nav Kurš tāds atlaidz, nekas. Guļamistaba. Guļamistaba šāda. Bet man patīk tā pabeigtība, zini, tu redzi detaļas, tu redzi augstās grīdlīstes, tu redzi regulēšanas pultis, jā. Tas ir jaunais Maskavas priekšpilsētas standarts, reāli kruta. Daudzos Ko vēl var labāk izdarīt? Ko? Daudzos jaunajos projektos, kas ir centrā, nav pat tādas apdares līmenis. Centrā, jā, reāli nav tāda līmeņa. Pa 2,7 nav tādas fantastiskas. Šitas viss vienkārši pārdosies. Dizaina dvieļu žāvētājs, viss sienā, krāni sienā. Krāni sienā. Tie varētu būt Tiešām. viena no pirmajiem krāniem sienā Maskačkā. Es īstenībā gribētu priklopēs pazīvot šitādā. Mums kaimiņos Tomsoniela arī uz pagalma eju un skatos, un pirmais stāvs. Neviens jau tur nestaigā uz pagalmu. Un te ir, labi, te staigās, bet te ir, Bet šeit arī nosacīts staigās. Visi ar mašīnu un visi iet pa šejieni. Bet cik šeit ir iedzīvot? Visi vienā laikā ies. Un kas ir forši šitajā iekšā ies tikai tas, kas augšā dzīvo? Šeit ir katram atsevišķi ieeja. Tad pie tavām durvīm neviens neies vispār. Un šī projekta karaļa dzīvoklis. Šī projekta karaļa dzīvoklis. Šī projekta penthouse, ja? Penthouse, jā. Penthouse otrajā stāvā šim projektam. Penthouse, jo te ir griesti, visaugstākie griesti, kas ir pieejami, savu atsevišķi ieeja, bērniņi un iespēja pēc tam tīri teorētiski nākotnē izbūvēt arī Vēl viens otrā stāvu. stāvā, jā. Šis vēl ir pieejams? Šis ir vēl pieejams. Cik šis maksā? Viss kopā 150. Viss kopā 150. Otrais stāvs, jā, bet Jā. tur vēl arī būs visticamāk virtuve iekļaut arī. Pagad, tur būs apdare un virtuve, un tev būs šitais. Garāža. Un garāža pa 150 000. Jā. Šeit ir 2 vannas istabas.
Tur ir bidē un visas lietas. Te ir viena guļamistaba, otra guļamistaba. Te ir plaša telpa. Vismaz tā pagaidām izskatās, ka viņa būs plaša. Jā. Un tā garāža, man liekas, ir tāda, tāds atslēgas moments, man liekas, ne? Jā. Kāda virtuve te būs iekļauta? Viņa būs tā pa visu malu, ja? Viss tāda būs, jā, liela. Cik apkura mēnesi izmaksā šī? Es nezinu, aprīlī es biju sūtījusi sievieti rēķinu, viņiem bija liels divnieks, 63 kvadrātmetri. Tie var arī ūdens uzsildīšanai, tie visi tādas. Viņi man atsūtīja, ka viņiem bija 60 eiro. Ko? Tikai par aprīli. Tas nav daudz. Varētu pat teikt, ka šis projekts mainīs Maskavas priekšpilsētu uz visiem laikiem. Ir jau tā, ka te ir daudz vēl citi projekti, kas ir uzbūvēti, daudz īres nami. Un šis vienkārši vēl tāds papildus tāds piliens tajā svaru kausā, lai tā Maskavas priekšpilsēta vēl un vēl kļūtu interesantāk. Pats galvenais šajā projektā būtu tā, lai mājas iemītnieki justos ērti un dzīvotu mūsdienīgos dzīvokļos, un viņu intereses tiktu uzklausīts. Svarīgi ir saprast, kur ar šo attīstīšanu tiešām tu apmierini kādu pieprasījumu. Vai ir pieprasījums pēc kaut kā tāda, un kas ir tas ideālais pircējs, kas ir tas ideālais klients, kurš pirks šos īpašumus, kurus tu attīsti, tev ir jāzina, vai klienti novērtēs to un būs gatavi maksāt par šo. Ja? Šis ir labs piemērs. Tirgū mēdz būt arī ļoti daudz arī sliktu piemēru, ja? Par tiem es tik daudz negribu runāt, bet nāciet ciemos, tur vēl ir pāris dzīvokļi palikuši, tā kā let's go! Un skatieties mūsu YouTube kanālu vēl un vēl, jo būs vēl un vēl viss kaut kas interesants. Paldies Armandam! Labi, es saprotu, ka tev te ļoti patīk, bet jābrauc tālāk strādāt. Vēl atgriezīsimies kaut kad. Sēdies, braucam!